Sveiki, skatītāji! Kā jums iet? Mums ir ļoti karsti. 37 grādi. Bet, neskatoties uz karstumu, tāpat jums parādīšu vienu interesantu recepti. Ikdienas recepte parasta vienkārša, sanāks jebkuram. Pagatavosim kopā ar jums vistu itāļu gaumē. Mums vajadzēs vistu, man ir vistu kājas, olīvas, cēlītes, man ir no paša dārza, čili pipars, man arī no paša dārza, ķiploks nav no dārza un tomātu biezenis man tomātu pasātā ir. Ēdiens ir vienkārši, sāksim gatavot. Tātad vispirms ieslēdzam plīti. Šodien man būs čuguna panna, jo viņa ir dziļāka. Stipri viņu nekarsēsim, tā kā šodien varam gatavot olīveļā. Lejam uz pannas olīveļu, karsējam pannu. Un uz pannas liksim vistiņu. Mums viņa jāapcep ļoti labi no abām pusēm. Cerēsim, man vistu uz pannas uzlīdīs, cepotos viņa sarausies, tā kā mēs vistiņu varam diezgan stingri saspiest, ieriktējot pannā, viņi sarausies. Un visai vistiņai vieta atradīsies. Un kaut kā tā. Un tagad vistiņa, kādas minūtes, 5, dūšīgi, uz diezgan spēcīgas uguns būtu jāapcep no abām pusēm. Kad panna uzkarst, uguntiņu tomēr nogriežam mazāku, lai stipri vistiņa nesprakšķ. Teiksim, nevis uz pilnu jaudu, bet kaut kur uz trešdaļu jaudas, uz tādas gāzes vai elektrības jaudas mēs apcepam vistu no abām pusēm. Ir pagājušas 10 minūtes. Mums vistiņa jāapgriež uz otru pusi. Redzam, vistiņa, kā es teicu, ir sarāvusies. Un nu jau ļoti labi ietilpst pannā. Ja gadienā jums vistiņas ir vairāk un visu uzreiz pannā neietilpst, jūs varat viņu apcept vairākos lāgos. Apcepat vistu no vienas puses 10 minūtes, no otras puses 10 minūtes. Tad noņemat no pannas, ieliekat vistiņu atsevišķā traukā, cepiet nākošo porciju un nākošo porciju. Tagad apcepam no otras puses 10 minūtes, bet mums jāpievieno arī sāls. Sāla mēs tā nepārāk dāsni, drusciņi, bet to daram no vienas puses. No abām pusēm nevajag. Vistiņa pati paņems sāli tik, cik viņai vajag. Šeit es piparus nemalšu klāt. Vistiņa labāk, lai ir maiga, pipari laikā viņai īsti nepiestāvēs. Tad, kad vista būs apcepusies ir no otras puses, pievienosim ķiplokus, olīvas sālītes un peperoncino, čili pipariņu. Un pieliesim
tomātu biezeni. Un šajā masā pasautēsim apmēram stundu. Ar peperončino, aso čili, esat prātīgi. Man ir no paša dārza, bet es viņu negriežu, nesmalcinu, jo peperončino piparā visasākais un visstiprākais ir sēklas. Un ja sēklas tiks ēdienā, viņš būs ļoti, ļoti asas. Protams, ja jums patīk asa ēdieni, jūs varat peperončino čili piparu sasmalcināt un pievienot. Bet es neieteiktu, jo jūs nekad nezināt, cik stiprs un cik as viņš būs. Tā kā tam, kam patīk ļoti as, var smalcināt. Tam, kam nepatīk as, vienkārši ievietojiet veselu, pasautējiet un pirms noteiksim kaut kādas minūtes 15-20 gatavības, ja mēs sautējam stundu, tad pēc 45 minūtēm to aso pipariņu izņemiet ārā. Un esiet uzmanīgi, kad jums iet ārā, nesaskādējiet viņu, lai ēdienā nenokļūst sēklas, jo viņas ir ļoti, ļoti asas. Ir pagājušas 10 minūtes, proti vistiņi apcepās 10 minūtes no vienas puses un 10 minūtes no otras puses. Tagad mēs pievienojam aso čili pipariņu, ciplokus, mēģinām trāpīt starpās, lai nepaliek uz vistas ādas, bet lai ciplociņš savu garšu atdod mērcei. Ar olīvām arī tāpatās mēģinām trāpīt caurumiņos, protams, sautējoties. Viss tā pacējies kopā un garšas apmainīsies. Cik olīvas daudz likt, es nezinu, uz acu apmēram, bet ja sālītas olīvas, tad varbūt sāli vistē liekat mazāk, vai nav pārāk sāli. Es jau teicu, es vados no izjūtām un nepieturos pie stingriem gramiem. Visu beidzot, pārlējam visu ar tomātu biezeni. Var arī tomāti gabaliņā būt. Tomāti gabaliņos savā suvā, varbūt arī svaigi tomāti, bet tomātus vajag. Nogriežam uz minimumu un šādā veidā mēs pasautējam stundu. Ja jums bija vairākas porcijas vistas, teiksim, un viss panā nelien, jūs šo operāciju droši varat taisīt un darīt kādā lielā katlā. Tikai skatieties, lai nav pārāk liela uguns un lai nepiedeg. Tieši tāpat, kā es uztaisīju panā, tāpatās jūs varat sagatavot katlā. No sākuma katlā ieliet tomātu biezeni, olīvas, ciplokus, čili un tad lēnā garā salikt vistiņu, jo pie katla var pieraut, pie panas cik traki nebūs. Un arī tāpatās kā ar panu, katliņā uz minimāls uguns vāku un stundu sautējam. Tā kā tā, redzat, nav nekas sarežģīts, es jau esmu teicis, manas receptes ir vienkāršas, kuras sanāks jebkuram. Galvenais ir vēlēšanās gatavot. Un ēdiens, ticiet man, sanāks ļoti, ļoti garšīgs. Principā sautiet vajag stundu, atkarībā kāda vista, varbūt nedaudz vairāk. Labāk, lai vista ir gatava, nāk smuki nos no kauliem, nekā viņa ir stingra, sīksta un jūs nevarat ar viņu tikt galā. Tā kā principā atstājam sautēties un atgriežamies pēc stundas paskatīties, kas tad mums tur būs vai nebūs sanācis. Paldies, ka skatāties, paldies, ka gatavojat kopā ar mani. Ļoti patīkami. Nu, lūk, stunda ir pagājusi. Es domāju, ka viss ir gatavs. Izskatās lieliski. Tā kā
kā es parasti saku, lai labi garšo mums un jums. Un tiksimies jau nākošajās sērijās. Paldies, ka bijāt kopā ar mani mazā gatavošanas stūrē. Tiksimies! Lai jauka diena! Ātā!